Cilvēka prāts jau izsens ir bijis galvenais avots informācijai un tas, kāpēc mēs atšķiramies no pērtiķiem. Tas ir iemesls, kāpēc mēs varam būvēt lielas mājas, būvēt tiltus, un kāpēc šimpanzi to nevar darīt. Tāpēc šodien es gribēju uzzināt, kādi ir mana prāta limiti. Vai es esmu gudrāks par šimpanzi, vai man ir laba atmiņa, vai es varu ātri rakstīt ar klaviatūru. Šie ir jautājumi, uz kuriem es vēlos uzzināt atbildes. Jo skolā es nebiju īļas cilvēks. Es nebiju arī ļoti slikts. Es biju ļoti liela viduvējība. Tāpēc man ir aizdomas, ka arī šajā testā es dabūšu ļoti viduvējas atbildes. Un neņemiet vērā man balsis, es esmu nedaudz apslims. Okay, es esmu mājaslapā, kas ir Human Benchmark, kur var mērīt tavu prāta kapacitāti, jeb visādus testus pildīt, kur tu vari uzzināt informāciju, kāda tev ir pieņemsim tev reakcija, mērķēšana, kas nav varbūt īsti saistīts ar tava prāta spējām. Tas ir vienkārši, cik labs tu esi video spēlēs. Lecam iekšā pirmajā reakcijas testā. Pieņemsim, par reakciju un aim treneri. Esmu diezgan slikts CSGO spēlētājs. Es vienmēr esmu bijis ļoti slikts gan Call of Duty, gan jebkādu first person shooter spēju spēlētājs. Tāpēc man ir aizdomas, ka man reakcija varētu būt viduvēja, jo es ļoti slikti tēmēju, bet es ļoti labi spēlēju ar sniperu un es ļoti ātri norēģēju. Tāpēc varbūt reakcija būs labākā mans aims, bet tev redzēs. Kad sarkanā kāsta būs zaļa, tad es klikšķināšu. 182 metri sekundē, milisekundes. Cik es esmu redzējis? Jo esmu redzējis, ka šī nav mana oriģināla ļoti ideja. Šo video esmu redzējis no citiem streameriem, kā pieņemsim Ludvigs, kas ir amerikāņu streamers. Un viņi, kad spēlē šo spēli, viņiem aptuveni ir šis rezultāts. Tā kā es šobrīd esmu ļoti, man liekas, viduvējā range'ā. Vidējais ir 273 milisekundes. Tik lēni, bet labi, mēģinam vēlreiz. Nice. 147 milisekundes. Tas jau ir diezgan labs rezultāts. Tas jau ir reāli top tur, man liekas, pāris procenti. Bro, es aizdomāju, es nedomāju, ka būs tik ātri. Nē. Bet tur bija reāli, es jau redzēju zaļo. Atkal ļoti average. Parasti es dabūju, man liekas, 186. Vismaz es domāju, tas mans tāds average. Average scores 179 milisekundes. Kas ir labāk nekā vidējais, bet nav ideāli. Sequence memory. Man liekas, būs jāatcerās, kurš jānospiež. Šīs vēl varētu būt diezgan Tur, atpakaļ. Tur, atpakaļ, tur. Pagaidām šeit uz riņķi. Jā, what? Nē! Tas neskaitās. Full focus. Bam. Fuck. Bam. Jo, actually paliek grūtāk. Bam. Fuck, nē. 12. līmenis ir šiti. Es domāju, ja es pilnīgi sakoncentrētos, es varētu dabūt 20. Aim treneris. Šīs man actually ļoti interesē. Un man interesē arī, kāda būs jūsu rezultāti. Tīpaši cilvēks spēlē kodu CSGO. Jāhito 30 targeti, cik ātri es varu. Man ir ļoti slikts aims. Ļoti slikts aims. Es reāli pašai garām visu laiku. Tas ir, man liekas, tas ir slikti. 421. Tas ir reāli, tas ir sliktāk par average. Es pamēģināšu vēlreiz. Es tagad aptuveni saprotu, kādā sensitivity range man jāir. Es vienkārši mēģinu atrast attaisinājumus, kāpēc tik sūdīgi tēmē. Bet tā ir, es saku, tā kā CSā, es nemāku tēmēt. Nekad. Es nekad neesmu mācījis tēmēt. Es spēlēju jau cik gadus. Mācam vēlreiz.
Pagaid, iešu full focus. Bro, šeit ir vēl sliktāk. Tas pierādīja to, ko es teicu pirms tam. Es varu labi reaktot, man ir laba reakcija, bet man ir ļoti slikta tēmēšana. Okay, ar cipariem man varētu iet grūtāk. Arī. Es domāju, ka vislabākais, kas man ir verbāla atmiņa. Jo es labi varu atcerēties vārdus, es pateikšu arī pēc tam, kāda ir mana stratēģija, bet ciparu atmiņa varētu būt sūdīga. Vidējā persona var atcerēties, ka ir 7 ciparus vienlaicīgi. Tas nav daudz. Es atceros, kad es biju 9. klasē un skolā lika mācīties pirmos skaitļus. Man liekas, bija jāmācās kaut kādi pirmie 25 vai 50 skaitļi. Un tad, ja tu iemācies pirmos tur 25, 50 skaitļus, neatceros, cik tur vajadzēja, tad tu dabūji automātiski 10, vēl vienu atzīmi. Un es atceros, mani draugi reāli mācījās visus skaidļus, un es arī mēģināju, bet man tik ļoti nesanāca, tāpēc es vienkārši padevos, un es nedabūju beigās to 10. Bet labi, mēģināsim, varbūt kaut kas mainījies, varbūt man liekas, es esmu palicis vēl degradētāks, kad es pēc vidusskolas 4. Ok, kā šis strādā? Es neesmu, kurš to spēlēs. 60. Kas man tagad jāraksta? 60. Easy. 6, 9, 8. Ok. 7, 6, 5, 3. 7, 6, 5, 3. 7, 6, 5, 3. 7, 6, 5, 3. 9, 5, 4, 2, 2. 9, 5, 4, 2, 2. 9, 5, 4, 2, 2. 9, 5, 4, 2, 2. 9, 5, 4, 2, 2. What? 9, 6, 5, 4, 2. Tu vispār nebija piecinieks. 5. līmenis. Tas ir ļoti slikts rezultāts. Come on, vēlreiz. 7. Easy. Easy 16 punkti, man liekas. 19 punktus, man liekas. 41. Es pirms neredzēju ciparu. Es neatceros. Tur bija vēl viens skaitlis. Nē, tas ir 7, tas ir slikti. Man tiešām ir grūtības atcerēties skaitļus. Visvieglākais veids, kā es varu atcerēties skaitļus, ir tad, kad es galvā uzzīmēju līniju, kā viņi iet, savā klaviatūrā. Jo tā vienkārši skaitļus, es nezinu, kāda ir skaitļu atcerēšanas stratēģija. Bet es pamēģināšu vēlreiz, un es izmantošu savu ideju galvā, kā es varētu viņus atcerēties. Bet ir reāli grūti. 9, 6, 1, 1, 3, 6, 6, 9, 6, 1, 1, 3, 6, 6, 9, 6, 1, 1, 3, 6, 6. Oh! Jo, bet es nezinu, kā var tikt tālāk pa 7. Jo man jau smadzenes vairs nestrādā. Es jau vairs nevaru atcerēties tālāk. 7, 8, 1, 1, 1, 0, 1, 8. Oh! Ok, pēdējais bija vienkārši guess. Es pilnīgi, es uzminēju. Man ir jāizdomā kaut kas labāks. Es nezinu, vai es atcerēšos. 5, 8, 0, 7, 5, 8, 0, 7, 9, 7, 0, 8, 5. 5, 8, 0, 7, 9, 8, 0, 7, 5. Nē, es 2 misoju. Es sajaucu 8 ar 7 vietām. Ok, tas nav tik slikti. Bet es nevaru tikt tālāk par 9 punktiem. Es nezinu, kā to var izdarīt. Es nesaprotu, kā cilvēki tiek tālāk. Vienmēr arī vēstures stundās es nekad, man bija pilnīgs prāta aptumšums cipariem. Es zinu, chronoloģiski, bet es vienkārši zināju, kā viss notiek secīgi, bet es nezināju, kas kurā gadā notiek. Tur bija pilnīgi mistērija. Aptuveni varbūt gadsimtu zināju. Tagad ir verbāla atmiņa. Šeit gan es teiktu, ka es esmu above average. Es mēģināšu izstāstīt savu domu, kā es domāju par šo, jo es teiktu, es esmu pildījis, es atzīšos un pildīju šo testu. Un es dabūju pāri par 200 punktiem. Ok. Čemins. Tas ir tā kā čimnī. Čimnī ir skurstens un skursteni. Ok, iedomājamies skursteni. Tas ir jauns vārds. Feelers. Izjūtas, siltumu izjūtas. Kāds cilvēks izjūt siltumu pie čimnī. Landlordly. Ok, landlords, tas nozīmē, ka tas ir landlords, viņš ir īpašnieks tajā mājai.
un viņš sēž pie ugunskura un izjūt siltumu. Tā ir tā bilde, ko es zīmēju šobrīd galvā. Tas ir jauns vārds. Feelers, viņš izjūt sajūtas, mēs zinām, ka šis vārds jau ir bijis. Un landlords ir tas cilvēks, kas sēž pie kamīna, redzēts. Un kamīns, jeb čimnīks, ir skurstenis, ir redzēts. Ransacks. Es nezinu, kā lai šo izdomāju. Es zinu, kad ir rucksack, man liekas. Tā kā maisiņš. Un pieņemsim, kad pie šī kamīna stāv blakus maisiņš. Tas ir jauns vārds. Reams. Okay, es nezinu, kas ir reams. Es ļoti daudz no šiem vārdiem nezinu. Tā kā es teiktu, ka esmu diezgan labs angļu valodā, bet es reāli 90% no šiem vārdiem nezinu. Tāpēc es vienkārši atrodu kaut kādu ideju, vārdu, kas ir manā galvā, kas ir tuvāks tam vārdam. Armed. Arms. Arms. Rokas. Tas landlords, kas sēž pie kamīna, pie skursteņa, blakus maisiņš, viņš ir izstieps savas rokas, lai sildītos pie kamīna. Tā ir tā bilde, ko es šobrīd iedomāju savā galvā. Tas ir jauns vārds. Ok, šī mēs zinām, tas bija maisiņš. To esmu redzējis. Sajūtas. Hurts. Tāpēc ir tā ir sirds. Un viņam no šīm siltajām sajūtām spīd sirds pilnīgi ārā. Tā kā viņam tāds sarkans stars vienkārši nāk ārā no sirds, kas iet ugunskurā viņš no tā siltuma. Tas ir jauns vārds. Barons. Ok. Tagad viss sāk iet kopā, jo tas ir, tā visticamāk ir kaut kāda māja, kur ir tas īpašnieks, un tad pie viņa ir atbrauc pieņemsim ciemos barons. Te reāli veselu stāstu var uzbūvēt no šī. Hallo? Ir. Man nomira kamera. Es varētu izspēlēt vienkārši pats tagad. Es domāju, jūs domu sapratāt. Es gribu šķaudīt. Nenāk. Tas ir visbriesmīgākā sajūta ir tad, kad tev gribās šķaudīt, bet tu nenošķaudies, jo tu nevari nošķaudīties. Es izspēlēšu tālāk visu spēli, cik tāls var tikt ar šo pašu ideju galvā. Un redzēsim, kāds mums būs. Es saku, būs pār pa 200 punktiem. Ok, es tiku līdz 120 vārdiem, bet es mierīgi varētu, nopietni, es varētu tikt pār pa 200, bet man vienkārši bija gaļaks. Man smadzenes sāk sāpēt no tās domāšanas un tās bildes veidošanas. Jo tas ir, tā kā es vienreiz to izdarīju, jums vienkārši jātic, ka es to izdarīju. Es tiku līdz 200 pāri vārdiem, un man reāli smadzenes sāpēja no tās visas domāšanas, kas tev ir jādomā, tev ir tā visa bilde jāzīmē kopā, un tā bilde sanāk milzīgi, tur vesela pilsēta sanāk. Man interesē šis tests, jo man nav nejausmas, kas tur notiek, bet būtībā es gribu saprast, vai esmu gudrāks par mērkaķi. Vai šimpāns. Šimpāns mērkaķis. Potato. Tas ir viss. Aha. Kā šis ir saistīts ar to, vai esmu gudrāks par pērtiķi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, tā aiziet reāli līnija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un tur aiziet arī līnija. 4, 5, 6, 7, 8. Cik man ir jāatbūt, lai es būtu above average? 10. Ok, easy. 1, 2, 3. Fuck. Ņem. 1, 2, 3, 4, 5. Nē. 1, 2, 3. Ok, es vienkārši atcerēšos bildes. Es nobildēšu savā galvā šos skaitļus, un tad es mēģināšu iziet cauri. Problēma tāda, ka es neredzu viņus visu vienā bildē. Man ir jāuzzīmē, ziniet, kad kādreiz bija tās grāmatas, kur bija tie punktiņi, tad bija jāsazīmē viņi, un tad tas sanāca beigās kaut kāda zīmējums. Un tev likās, ka es baigais mākslinieks, man likās, ka esmu baigais mākslinieks, lai gan visu, ko es izdarīju, ir vienkārši savilku punktiņus. Un es tādu pašu arī schēmu uzzīmēšu savā galvā. Un tas būs tas triks, kā šo var izpildīt. Nē. Šis ir viegli. 1, 2, 3, 4, 5. Easy. 6, 7, 8, 9, 10. Jā.
Bam, 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 bam. Es varētu tikt kaut kādā 1%, top 1%, tas būtu ideāli. Es nedrīkst vienkārši misot šo. 2, aiziet 3, līnija, 4, 5, atpakaļ, aiziet tur un atnāk atpakaļ. 6, aiziet tur, atnāk atpakaļ, aiziet augšā, 9, 10, 11, 12. Tad aiziet tādā krustiņā. Ok. Uziet augšā, noiet lejā, uziet augšā un krustiņš. Jū! Sī? Nav pat svarīgi, cik tev labi ir atmiņas. Svarīgi ir vienkārši kādas sistēmas tur izdomāt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un kas bija tālāk? Jā, ok. 13. Ok, pamēģināsim kaut ko. Pirms es daru nākamo atmiņu, es gribu pamēģināt, cik ātri man ir rakstīšana, lai bišķi atpūtinātu savas smadzenes. Sākam pēc 3, 2, 1, aiziet. Oh, 59 words per minute, kas ir viens vārds vienā sekundē. Nu, gandrīz. Es to pēdējo punktu neieliku. Es domāju, ka man būtu 60. Tas ir... Bro, tas nav baiglam. Kā var rakstīt 130 words per minute? Un pēdējais. Vizuālā atmiņa. Man liekas, ka ļoti daudz tiek vai nu līdz 12 vai tad līdz 14. Tā kā, ja tu esi ticis tik tālu, tu arī tiks tālāk. Visual memory test. Memorize the squares. Vienkārši viņi ir jāuzspiež? Easy. Viens atškarē. Vēl vien. Nē. Jo, es vairs neatceros. Ok. Vienpadsmitais līmenis. Tas ir tā kā super average. Tā kā reāli visi rezultāti man ir super average. Izņemot reaction times, man bija nedaudz labāks. Un es teiktu, ka verbāla atmiņa man ir normāla. Un šim testās arī bija diezgan decent. Paldies, ka skaties video. Noteikti ierakst komentāros, kādi bija tavi rezultāti šajos visos. Un man interesēja tīpaši, kā tev gāja verbālajā atmiņā. Paldies, ka skatījies. Atā!